Pepija izkāp krastā. Kur tu tas salē tieši mūs priekšā? Kādā saulainā rītā izsaucās Pepija, stāvēdama pie tālskata, ap viduci apsējusi mazu drēbes gabaliņu. Viņi bija burājuši augām dienām un naktīm, nedēļām un mēnešiem ilgi, gan pa vētru kultu, gan rāmu un laipnu jūru, zvaigžņu un mēnesi smirdzumā, zem tumšiem draudīgiem mākoņiem un saules versmē. Viņi bija burājuši tik ilgi, ka Tomijs un Annika gandrīz vai bija aizmirsuši, kā ir, ja dzīvo mājās mazītiņā pilsētiņā. Viņu māmiņa gan justos pārsteigta, ja viņus tagad ieraudzītu. Viņu vaidziņi vairs nebija bāli, žirgti un saulē nodeguši un acīgi viņi, tāpat kā Pepija, karājās vantīs. Iestājoties siltākam klimatam, drēbes viņi pamazām bija noģērbuši, un no resnajiem, divos apakšsvīteros satuntuļotajiem bērniem, kuri šķērsojuši Ziemeļjūru, tagad bija izkoņojušies divi mazi brūni kaili bērni ar drēbes gabaliņu ap viduci. Ak, cik mums ir lieliska dzīve! Ik rītu teica Tomijs un Annika, atmostamies kambīzē, kuru viņi dalīja ar Pepiju. Bieži vien Pepija jau bija piecēlusies un stāvēja pie stūres. Labāks stūrmanis par manu meitu nekad nav burājis šajās 7 jūrās, kapteinis Garzeķi mēdza teikt. Un viņam bija taisnība. Cauri pašām bīstamākajām gāzmām un garām bīstamajām pazemes šērām Pepija ar drošu roku vadīja Draiskuli, bet tagad braucēji drīz būs sasnieguši savu mērķi. Kur tad tas salē tieši mums priekšā? Sauca Pepija. Jā, tur tā gulēja zem zaļām palmām, apskalota ar zilu ūdeni. Pēc 2 stundām Draiskuli iebrauca mazajā līcītī salas rietumu pusē. Krastmalā stāvēja visi kurdetus salas iedzīvotāji, vīri, sievas un bērni, lai saņemtu savu karali un viņa sarkanmataino meitu. Kad tika izmestas laipas, atskanēja varena balsu šalkoņa. Uzsakuma karā! Ļaudis sauca, un tas nozīmē, esi sveicināts ar atgriešanos, resnais baltais virsaiti. Karalis Efraims majestātiski soļoja pa laipām, ģērbies zili svītrotā uzvalkā, bet Frīdolfs no priekšklāja ar harmonikām spēlē kurtutiešiem jauno nacionālo himnu, Zviedrinu jāj ar troksni un dipoņu. Karalis Efraims sveicinādams pacēla roku un sauca. Muani man nanā! Tas nozīmē no jauna jūsu kalps. Viņam sekoja Pepija. Viņa nesa zirgu. Pūlī atskanēja šalkoņi. Viņi jau bija dzirdējuši par Pepiju un viņas vareno spēku, bet bija pavisam kas cits redzēt to īstenībā. Tomijs un Annika pieticīgi meimuroja krastā, bet tieši tajā brīdī kurdetieši redzēja tikai Pepiju. Kapteinis Garzeķi pacēla meiteni un uzsēdināja sev uz pleca, lai salinieki labi varētu viņu saskatīt, un pūlis atkal nošalcās. Bet tūliņ pēc tam Pepija uzcēla kapteini Garzeķi uz viena pleca un zirgu uz otra, un tad šalkas vērtās orkānā. Kurredutas salā dzīvo tikai 126 cilvēki. Man pietiek ar tik daudz pavalstniekiem, karalis Efraims sacīja. Vairāk cilvēku nemaz nevar pieskatīt. Viņi visi dzīvoja mazās, jaukās būdiņās zem palmām. Lielākā un smalkākā būdiņa piederēja karalim Efraimam. Draiskules komandas vīriem arī bija savas būdiņas, kurās viņi dzīvoja, kamēr Draiskula atradās mazajā līcītī. Starp citu, tagad viņa tajā bija gandrīz visu laiku. Tikai reizēm radās nepieciešamība doties ekspedīcijā uz kādu 50 jūdžu attālu uz salu ziemeļos. Tajā atradās veikals, kurā varēja nopirkt kapteinim Garzeķim šņaucamo tabaku. Kāda ļoti smalka, tikko kā celta būdiņa zem kokusa palmas bija paredzēta Pepijai. Tur bija vietas arī Tomijam un Annikai, bet iekams viņi iegāja būdiņā nomazgāt ceļu putekļus, kapteinis Garzeķi gribēja viņiem kaut ko parādīt. Viņš satvēra Pepijas roku un atkal veda viņu atpakaļ uz krastmalu. Te, viņš teica, rādījams ar esno pirkstu. Te es izpeldēju malā, kad biju iepūsts jūrā.
kura tieši šim ievērojamam gadījumam par godu bija uzcēluši piemiņas akmeni. Uz akmens kura tieši valodā bija ieskrāpēts. No lielā, plašā okeāna ieradās mūsu resnais baltais virsaitis. Te ir tā vieta, kur viņš izpeldēja malā, kad ziedēja maizes koks. Kaut viņš vienmēr paliktu tāds pats resns un lielisks, kāds viņš bija toreiz. Kapteinis Garzeke šo uzrakstu nolasīja Pepijai, Tomijai un Annikai. Skaļā aiz saviļņojuma trīcošā balsī, pēc tam viņš spēcīgi nošņaucās. Kad saule grasījās rietēt un pazust Dienvidu jūras bezgalīgajās skavās, kurde tieši bungas aicināja visus uz svētkiem un valdīšanas vietu salas vidū. Tur atradās karaļa Efraima smalkais tronis, no bambusa niedrēm greznots ar sārtiem hibiskusa ziediem. Šajā tronī viņš sēdēja, kad valdīja. Pepijai kura tieši bija uzcēluši mazāku troni, kas atradās blakām tēva tronim. Jā, steigā viņi pat bija darinājuši 2 mazus bambusa krēsliņus Tomijam un Annikai. Bungu rīboņa kļuva skaļāka, kad karalis Efraims cienīgi ieņēma vietu tronī. Viņš bija noģērbis svītrēno uzvalku un ietērpies karaliskajā rotā, ar kroni galvā, lūku brunčiem ap vēderu, haisivju zobu saiti ap kaklu un resniem riņķiem ap kāju potītēm. Pepija brīvi apsēdās savā tronī. Viņa joprojām ap viduci bija drēbju gabaliņš, bet matos viņa bija iespraudusi dažus sarkanus un baltus ziedus, lai izskatītos smalkāka. Tāpat bija darījusi Annika, tikai Tomijs gan ne. Neviens nespēja viņu piespiest greznot matus ar ziediem. Karalis Efraims taču bija ilgāku laiku pametis valdīšanu un tagad nu pūlējās valdīt no visa spēka. Pa to laiku mazie melnie kura tieši bērni tuvojās Pepijas tronim. Nezinu, kāpēc viņam likās, ka baltā āda ir daudz smalkāka par melnu, un tāpēc, jo tuvāk nāca Pepijai, Tomijam un Annikai, jo lielāku cieņu viņi izjuta. Turklāt Pepija taču bija princese. Pienākuši pie Pepijas, viņi visi nometās uz ceļiem un piespieda pieres pie zemes. Pepija veikli nolēca no troņa. Ko es redzu? Viņa teica. Arī jūs te spēlējat mantu meklētājus. Pagaidiet, es arī piedalīšos. Viņa nometās ceļos un pētīja zemi. Laikam jau te pirms mums būs bijuši mantu meklētāji, te nav atrodama pat saspraužamā adata. Varu galvot? Viņa no jauna apsēdās tronī. Tikko viņa bija to izdarījusi, visi bērni atkal nolieca galvu viņas priekšā pie zemes. Vai jūs kaut ko esat pazaudējuši? Pepija vaicāja. Te tas tomēr nav, tāpēc varat piecelties. Par laimi kapteinis Garzeki tik ilgi bija uzturējies salā, ka daži salinieki mazliet bija iemācījušies viņu valodu. Protams, to viņi nezināja, ko nozīmē pasta avans vai ģenerāla majors, bet kādu nieku tomēr saprata. Pat bērni zināja vienkāršus izteicienus, piemēram, liecies mierā un tam līdzīgi. Kāds mazs puisēns vārdā Momo pat diezgan labi mācēja runāt balto cilvēku valodā, jo bieži uzturējās kuģa komandas būdiņās un ieklausījās vīru sarunās. Kāda maziņa mīļa meitenīte, ko sauca par Moānu, arī diezgan labi zināja balto cilvēku valodu. Tagad Momo mēģināja paskaidrot Pepijai, kāpēc viņi nometušies viņas priekšā ceļos. Tu esot dikti smalks balts princese, viņš teica. Es nemaz neesmu dikti smalks balts princese, Pepija atbildēja lauzītā kura tieši valodā. Vispār esmu tikai Pepija Garzeke, un lai piķis pārauj šo sēdēšanu tronī. Viņa nolaica no troņa, to darīja arī karalis Efraims, jo viņš ar saviem valdīšanas pienākumiem bija galā. Saule kā sarkana bumba iegridma Dienvidu jūrā, un drīz vien debesīs iedegās zvaigznes. Kura tieši valdīšanas vietā iededzināja varenu sārtu, un karalis Efraims un Pepija un Tomijs un Annika un draiskos komandas vīri nometās mauriņā un noraudzījās, kura tieši dejā ap sārtu. Bungu dobjā rīboņa savādā deja, tūkstošiem nepazīstamu džungļu puķu smarža, dzirkstoši zvaigžņotās debesis pār viņu galvām. Tas viss modināja Tomijā un Annikā dīvainas jūtas. Jūras varenā šaukoņa visu laiku bija dzirdama kā spēcīga mūzika. Man liekas, šī te ir brīnišķīga sala. Tomijs ierunājas vēlāk, kad Pepija, Annika un viņš bija apgulušies uz lāviņas savā mājīgajā būdiņā
zem kokosu palmām. Man arī tā liekas, Annika piekrita, un tev, Pepī? bet Pepija gulēja, pēc paradumu izstiepusi kājas uz pagalvjas pilvena. Klausieties okeānu gāzmās! Viņa sapņaini teica. Pepija runā prātīgi ar haizivi. Nākamajā rītā agri Pepija, Tomijs un Annika izlīda no būtiņas, bet kurda tieši bērni bija piecēlušies vēl agrāk. Viņi satraukti jau sēdēja zem palmām un gaidīja, kad iznāks baltie bērni un sāks rotaļāties. Viņi veikli runāja kurda tieši valodā un smējās tā, ka baltie zobi spīdēja melnajās seiņās. Viss bērnu bariņš ar Pepiju priekšgalā devās uz krastmalu. Tomijs un Annika aiz prieka lēkāja, ieraudzīdami smalkās, baltās smiltis, kurās varēja ierakties, un zilo jūru, kas izskatījās tik aicinoša. Koraļu rifs netālu no salas krastmalas noderēja par viļņu lauzi. Aiz tā rāma un spoža kā spogulis šūpojās jūra. Visi bērni, gan baltie, gan melnie, nosvieda drēbes gabaliņus un smiedamies un klaigādami metās ūdenī. Vēlāk viņi vāļājās baltajās smiltīs, un Pepija, Tomijs un Annika atzina, ka labāk būtu arī viņu āda bijusi melna, jo izskatījās tik jauki šīs baltās smiltis zem melnajiem bērniem, bet, kad Pepija ierakās smiltīs līdz kaklam, tā, ka varēja redzēt tikai viņas mūsēno seiņu un divas sarkanas biželes, arī tās izskatījās gaužām jocīgi. Visi bērni apmetās viņai apkārt, gribēdami patērzēt ar viņu. Pastāsti par baltajiem bērniem balto bērnu zemē, Momo teica mūsēnajai sejai. Baltajiem bērniem patīk reizes viens, Pepija sacīja. To sauc vienreiz viens, Annika iebilda. Turklāt, kā var apgalvot, ka mums tas patīk? Viņa aizvainotā balsī turpināja. Baltajiem bērniem patīk reizes viens, Pepija ietiepīgi atsāka. Baltie bērni tieši vai zaudē galvu, ja viņi katru dienu nedabū kārtīgu reizes viena porciju. Pepija vairs nespēja parunāt lauzītajā kurda tiešu valodā, tāpēc pārgāja uz savu dzimto valodu. Dzirdot, ka raud kāds baltais bērns, droši var teikt, ka nodegusi skola vai izkritusi kāda sanitārā diena, vai arī skolotāja aizmirsusi uzdot bērniem reizes vienu, nemaz jau nerunājot par to, kas notiek sākoties vasaras brīvdienām. Tad ir tāda raudāšana un vaimanāšana, ka to dzirdot cilvēks labāk vēlas būt miris. Kad sākoties vasaras brīvdienām aizveras skolas durvis, neviena acis nepaliek sausa. Visi bērni dodas uz mājām, dziedādami sēru dziesmas, un šņukst vien, domādami par to, kā aizritēs vairāki mēneši, iekāms viņiem atkal tiks uzdots reizes viens. Jā, tas ir gluži neaprakstāmas bēdas, Pepija teica nopūstamās. Nerunā niekus! Tomijs un Annika izsaucās. Momo lāgā nesaprata, kas tas reizes viens tāds ir, un prasīja tuvāku paskaidrojumu. Tomijs to gribēja darīt, bet Pepija viņam aizsteidzās priekšā. Jā, vai saproti, 7 x 7 ir 102, jocīgi, vai ne? Pepija klāstīja. Nav viss 102, Annika iebilda. Nē, jo 7 x 7 ir 49, Tomijs paskaidroja. Neaizmirstiet, ka mēs tagad esam kurda tas salā, Pepija aizrādīja. Te visi citādi un klimats daudz ražanāks, tāpēc 7 x 7 ir 102. Nemuldi niekus, Tomijs un Annika sacīja. Aritmētikas stundu pārtrauca kapteinis Garzeķe, kas atnācis pastāstīja, ka viņš un visa kuģa komanda un visi kurda tieši esot nodomājuši doties uz kādu citu salu pāris dienu pamedīt meža cūkas. Kapteinim Garzeķim pat laban ļoti bija iekārojies svaigs sivēna cepetis. Viņam līdz braukšot arī kurda tas salas sievas, lai ar saviem skaļiem kliedzieniem sabaidītu sivēnus. Tas nozīmē, ka bērniem jāpaliek vieniem pašiem kurda tas salā. Tā tam jābūt, kapteinis Garzeķe noteica, un tad viņš un visi viņa pavalsnieki, apbruņoti ar vairogiem un lokiem, iekāpa lielajās kanoja laivās un aizīrās no kurda tas salas. Pepija izveidoja no rokām tauri un kliedza viņiem nopakaļ. Brauciet mierīgi,
bet ja jūs nebūsiet atgriezusies līdz manai 50. dzimšanas dienai, es likšu jūs meklēt pa radio. Kad viņi bija palikuši vieni, Pepija un Tomijs un Annika un Momo un Moana, un visi citi bērni lūkojās cits uz citu un izskatījās ļoti apmierināti. No viņiem pašiem vairākas dienas piederēja lieliskā Dienvidjūra. Ko mēs darīsim? Tomijs un Annika vaicāja. Vispirms paņemsim no kokiem brokastis, Pepija atbildēja. Viņa aši uzkāpa palmā pēc kaukasriekstiem. Momo un citi kurda tiešu bērni rāva maizes koka augļus un banānus. Pepija iekūra krastmalā ugunskura un tur grauzdē gardos maizes koka augļus. Visi bērni nometās lokā ap viņu un dabūja lieliskas brokastis, grauzdētus maizes koka augļus, kokosriekstu pienu un banānus. Kurdas salā nebija neviena zirga, un tāpēc visus melnos bērnus kauži valdzināja Pepijas zirgs. Tie, kuri uzdrīkstējās, varēja kādu brītiņu uz viņa pajādelēt. Moana teica, ka viņa labprāt kādreiz aizbraukt uz balto cilvēku zemi, kur atrodas tik jocīgi dzīvnieki. Nilsona kungs nekur nebija manāms. Viņš bija devies džungļos un atradis tur dažus savus rada gabalus. Ko mēs darīsim tagad? Tomijs un Annika vaicāja, kad bija apnicis jādalēt. Baltie bērni laikam grib redzēt smalkas grotas. Momo vaicāja. Skaidrs, ka baltie bērni grib redzēt smalkas grotas, Pepija atteica. Kurdas sala bija Koraļu sala. Dienvidpusē stāvas Koraļu sienas tieši iecirtās jūrā, un tur bija jūras izskalotas lieliskas grotas. Daļa grotu atradās lejā pie ūdens un bija pildītas ar ūdeni, bet citas bija augstāk klintīs, un tur kurda tiešu bērni mēdza rotaļāties. Lielākajā grotā viņi bija savākuši varenu kokosriekstu un citu gardumu krājumus. Nonākt šajā grotā nebija nieka lieta. Ļoti piesardzīgi vajadzēja rāpties gar stāvo klinšu sienu, pieturoties pie akmens un klints izciļņiem, citādi viegli varēja ievelties jūrā. Tā jau nebūtu nekāda liela nelaime, bet tur lejā bija daudz haizivju, un tām ļoti garšoja mazi bērni. Kurda tiešu bērni tomēr labprāt nira pēc pērļu gliemežvākiem, bet kāds tad allaž stāvēja sardzē un pamanījis haizivs spuras kliedza. Haizivs! Haizivs! Lielajā grotā bija prāvs krājums mirdzošu pērļu, kuras bērni bija atraduši gliemežvākos. Ar pērlēm viņi mēdza rotaļāties, un viņiem nebija ne mazākās jausmas, kāda bagātība šīs pērles būtu balto cilvēku zemē. Kapteinis Garzeķi lāgu lāgiem paķēra dažas pērles, kad brauca sev pirkt šņaucamo tabaku. Par pērlēm viņš dabūja daudz mantu, kuras pēc viņa domām bija vajadzīgas viņu pavalstniekiem, bet vispār viņš atzina, ka viņu uzticamie kurda tieši labi var iztikt ar to, kas viņiem pašiem ir, un bērni joprojām varēja rotaļāties ar pērlēm. Annika kratījās vaļā ar abām rokām, kad Tomijs viņai teica, lai rāpjas pa sienu uz lielo grotu. Noiet pirmo gabaliņu nebija grūti, jo tur bija prāvs izcilnis. Taču jo zemāk viņa nokāpa, jo izcilnis kļuva šaurāks, un pārējos metrus līdz grotai vajadzēja rāpties, pieķeroties, kur nu pagadās. Nemūžam! Annika atcirta. Pēc Annikas domām nemaz nebija jauki rāpties pa klints sienu, pie kuras gandrīz nevar pieķerties, un kuras pakājie 10 metru lejā atrodas jūra pilna ar haizivīm. Tomijs gaužām sapīka. Nav nekādas jēgas ņemt līdzi uz Dienvidjūru māsas. Viņš teica, ka rādāmies pie klints sienas. Skaties uz mani, tev jādara tieši tāpat. Atskanēja plunkšs, kad Tomijs ievēlās ūdenī. Annika skaļi iekliedzās, arī kurda tiešu bērni bija izbijušies. Haizivs! Haizivs! Viņi kliedza, rādīdami uz jūru. Tur bija redzama spura, kas aši traucās uz Tomija pusi. Plunkšs! No jauna atskanēja, un tā bija Pepija, kas ielēca ūdenī. Viņa piekļuva pie Tomija aptuveni vienā laikā ar haizivi. Tomijs aiz bailēm briesmīgi kliedza. Viņš sajūta pie savām kājām haizivs asos zobus, bet tieši tajā mirklī Pepija satvēra asinskāro nejauceni un ar abām rokām pacēla gaisā. Vai tev nemaz nav kauna? Pepija sacīja. Haizivs pārsteigta, jusdamās nelāgi raudzījās apkārt. Gaisā bez ūdens viņa bija pagrūti elpot. Apsoli, ka tā vairs nekad nedarīsi, un es tevi palaidīšu vaļā, Pepija sacīja. Tad no visa spēka aizsvieda haizivi tālu jūrā, un haizivs steigšu speldēja projām.
nolēmusi pēc iespējas ātrāk doties uz Atlantijas okeānu. Tomijs pa to laiku bija uzrāpies uz neliela plato un sēdēja tur trīsēdams. Viņa kāja asiņoja, tad pierāpās Pepija. Viņa izskatījās diezgan savāda. Tad viņa pacēla Tomiju gaisā, un pēc tam viņu tik cieši saspieda, ka zēnam gandrīz pietrūka elpas. Pēc tam pēkšņi palaida Tomiju vaļā un pati apsēdās uz klints. Viņa ar rokām aizklāja seiņu. Viņa raudāja. Pepija raudāja. Tomijs, Annika un visi kura tieši bērni lūkojās uz viņu izbijušies un pārsteigti. Tu raudi, tāpēc, ka Tomijs gandrīz tika aprīts, mamma ierunājās. Nē, es raudu tāpēc, ka nabaga haizivs šodien palika bez brokastīm. Pepija pikti atteica un izslaucīja acis. Pepija saka vienu prātīgu vārdu Čimam un Bukam. Haizivs zobi tikai mazliet bija ieskrambājuši Tomija kāju, un kad viņš bija nomierinājies, viņš visādā ziņā gribēja rāpties uz lielo grotu. Pepija no malvas lūkiem nopina auklu un piestiprināja to pie akmens. Pēc tam kā kalnu kaziņa viegli norāpās līdz grotei un piestiprināja tur auklas otru galu. Tad pat Annika uzdrīkstējās aizrāpties līdz grotai. Ja bija kārtīga aukla, pie kuras pieturēties rāpties, nebija liela māksla. Tā bija brīnumaina grota, tik liela, ka visiem bērniem tur bija vietas diezgan. Šī grota ir pat lieliskāka nekā caurais ozola stumbrs mājās, Tomijs sacīja. Nē, lieliskāka nu gan ne, bet tikpat lieliska, Annika pretojās. Sajūstama turienu krūtīs, kad domāja par ozolu mājās un negribēdama pieļaut, ka kaut kas varētu būt lieliskāks. Momo parādīja bērniem, cik daudz kokus riekstu un maizes koka augļu biezeņa bija sakrāts grotā. Tur varēja nodzīvot vairākas nedēļas, nejūtot izsalkumu. Moana pienāca un parādīja izrukto bambusa niedri, kura bija piepildīta ar brīnišķīgām pērlēm. Viņa iedeva Pepijai, Tomijam un Annikai katram veselu riekšu pērļu. Jums nu gan ir jaukas mantas kauliņu spēlei, Pepija sacīja. Bija brīnumaini sēdēt grotas malā un noraudzīties uz saulē mirdzošo jūru. Bija arī jauki gulēt uz vēdera un spļaut lejā ūdenī. Tomijs ieteica sacensību, kurš ilgāk varēs spļaudīties. Momo bija varens spļāvējs, taču Pepiju viņš tomēr nevarēja pārspēt. Viņa prata spļaut starp priekšzobiem, un neviens nevarēja viņai līdzināties. Ja šodien Jaunzēlandē līst lietus, tad vainīga esmu es, viņa nosprieda. Tomijam un Annikai ar spļaušanu neveicās, baltie bērni neprot spļaut. Momo pašpārliecināts konstatēja. Pepiju viņš tā īsti neieskaitīja pie baltajiem bērniem. Baltie bērni neprot spļaut, neviens ko runā, Pepija izsaucās. To viņi mācās sakot ar 1. dienu klasē. Spļaut tālu, spļaut augstu un spļaut skrienot. Tev būtu vajadzēs redzēt Tomiju un Annikas skolotāju, tā nu gan prot spļaut. Viņi saņēma 1. godalvu par spļaušanu skrienot. Kad viņi skrien apkārt spļaudam, tad gavilā visa pilsēta. Nerunā niekus, Tomijs un Annika sacīja. Pepija aizēnoja acis ar roku un raudzījās jūrā. Tur peld kuģis, viņa sacīja. Māzītīši tvaikonītis, diez ko tas te meklē. Un par to tiešām bija jābrīnās. Tvaikonītis brauca tieši uz Kurrekurdatas salas pusi. Uz tā klāja bez melnajiem jūrniekiem atradās arī 2 baltie vīri. Tie bija Džims un Buks. Netīri rupji vīri, kas izskatījās kā īsti bandīti. Un tieši tādi viņi arī bija. Reiz, kad kapteinis Garzeķa veikalā pirka šņaucamo tabaku, tur atradās arī Džims un Buks. Viņi bija redzējuši, ka kapteinis Garzeķa uzlicis uz letes 2 neparastas lielas skaistas pērles, un dzirdējuši, ka viņš teicis ar tādām pērlēm, Kurrekurdatas salas bērni spēlējot uz kauliņiem. Kopš tās dienas viņiem bija tikai viens mērķis – aizbraukt uz Kurrekurdatas salu un mēģināt iegūt pēc iespējas vairāk pērļu. Viņi zināja, ka kapteinis Garzeķi, esot briesmīgi stiprs un izjuta cieņu arī pret kuģa Draiskula komandas vīriem, tāpēc nolēma nogaidīt, kad visi vīri būs aizbraukši medībās. Tagad tāda izdevība bija. Paslēpušies tuvīnās salā,
Viņi ar tālskati bija novērojuši, ka kapteinis Garzeķi un visi, kura tieši aizirās no salas. Viņi tikai nogaidīja, kamēr kanoja laivas aizbrauks diezgan tālu. Izmetiet enkuru, Uzsauca Buks, kad tvaikonis bija piebraucis pie salas. Pepi un visi bērni klusēdami viņus vēroja no grotes. Tika izmests enkurs. Džims un Buks ielēca mazā laiviņā un īrās uz krastu. Melnajiem vīriem viņa pavēlēja palikt uz kuģa. Tagad mēs aizlavīsimies uz ciemu un viņus pārsteigsim. Džims sacīja. Mājās būs palikuši tikai sievas un bērni. Jā, Buks atbildēja. kanoja laivās bija tik daudz sievu, ka laikam gan mājās būs tikai bērni. Ceru, ka viņi pašlaik spēlē kauliņus. Kāpēc jūs tā domājat? Vai jums ļoti patīk spēlēt kauliņus? Pēc manām domām tikpat jauki ir lēkāt kāžiem. Pepija no grotas izsaucās. Džims un Buks pārsteigti pagriezās un ieraudzīja, ka Pepija un visi bērni izbāž no grotas galvas. Vīru sejās plaiksnī apmierināts smīns. Tur jau bērni ir. Džims teica, Lieliski, ar tiem mēs ātri tiksim galā. izsaucās Buks. Tomēr viņi katram gadījumam nolēma pielietot mazliet viltības. Nevarēja taču zināt, kur bērni paslēpuši pērles, tāpēc to vajadzēja izdibināt ar laipnību. Viņi izlikās, ka ieradušies Kurakurtatus salā ne jau pēc pērlēm, bet tikai mazliet izklaidēties. Viņi bija nosvīduši un sakarsuši, un Buks ieteica vispirms izpeldēties. Es tikai aiziršos atpakaļ līdz kuģītim un paķeršu peldbiksītes. Viņš teica, un to viņš darīja. Pa to laiku Džims viens pats stāvēja krastmalā. Vai te ir laba peldvieta? Viņš pieglaimīgi uzsauca. Pavisam lieliska haizivīm. Tās te peldas ikdienas. Pepi atbildēja. Ko nu muldi? Te taču neman nevienu haizivi. Džims atrauca. Tomēr viņš mazliet satraucās, un, kad Buks atgriezās ar peldbiksītēm, pastāstīja, ko teikusi Pepija. Blēņu runas. Buks atbildēja un uzsauca Pepijai. Vai tu apgalvoji, ka te peldēties ir bīstami? Nē, to es neesmu teikusi. Pepija atbildēja. Jocīgi gan, vai tu neteici, ka te ir haizivis? Jā, to es teicu, bet, ka te ir bīstami, nē, to gan neteicu. Mans tēvs te peldē pirmgad. Nu, redzi, Buks atteica. Un mātes tēvs pārnāca no slimnīcas nu pat piekdien. Pepija turpināja. Ar visjaukākajām koka kājām, kādas jebkad bijušas večukam. Domīgi viņš nospļāvās ūdenī. Tāpēc es nesaku, ka te ir bīstami, lai gan peldoties dažkārt var pazaudēt kāju vai roku. Bet kamēr koka kāja pāris maksā tikai 1 kronu, es nedomāju, ka aiz skopuma jūs atteiksieties no spēcinošas peldes. Viņa vēlreiz nospļāvās. Mans tēvs, ap citu, bērnišķīgi sajūsmināts par savām koka kājām. Viņš saka, ka tās esot nenovērtējums, ja sākoties kautiņš. Vai zini, ko es domāju? Buks sacīja. Es domāju, ka tu melo. Tavs tēvs ir vecs vīrs, un viņš taču negribēs piedalīties kautiņā. Gribēs! Pepija spalgi iekliedzās. Viņš ir pats niknākais večuks un nereizi vien viņš sadragājas pretinieka pauri ar koka kāju. Viņš nemaz nejūtās labi, ja no rīta līdz vakaram nevar kauties. Tad viņš aiz dusmām koš pats savā degunā. Ko nu muldi? Cilvēks taču nevar iekost pats savā degunā. Buks atbildēja. Jā, gan, viņš uzkāpj uz krēslā. Pepija nerimās. Buks brītiņu padomāja, bet tad nolamājās un sacīja. Nespēju ilgāk klausīties tavā muldoņā. Nāc, Džim, izģērbsimies. Starp citu, varu jums pateikt, Pepija turpināja, ka manam tēvam ir pats garākais deguns pasaulē. Viņam ir 5 papagaiļi un tie var sēdēt uz viņa deguna citam blakus. Tagad Buks patiešām saskaitās. Vai zini, ko tu mazā sarkanmatainā blēde? Tu tiešām esi vismelīgākā meitene, kādu esmu saticis. Vai tev nemaz nav kauna? Vai tiešām tu man gribi iestāstīt, ka 5 papagaļi var sēdēt rindā uz tava tēva deguna? Atzīsties, ka tie ir meli? Jā, Pepija skumīgi atteica. tie ir meli. Redzi nu, ko es sacīju? Buks atrauca. Tie ir briesmīgi, šausmīgi meli. Pepija vēl skumjāk runāja. Nu jā, es to uzreiz noģidu. Buks atteica. Jo 5. papagailim Pepija izsaucās un sāka raudāt. 5. papagailim vajadzēja stāvēt uz vienas
Ej pie velna! Buks kliedza, un tad kopā ar Džimu aizgāja uz krūma izģērbties. Pepī, tev taču nav tēva. Annika pārmetošā balsī sacīja. Nē, vai tu tādam jābūt? Pepī līksmi vaicāja. Buks pirmais bija uzģērbis peldbiksītes. Eleganti viņš ienira no klints ūdenī un peldēja tālāk. Bērni grotā viņā satraukti nolūkojās. Viņi pamanīja haizivs spuru, kas uz mirkli parādījās virs jūras līmeņa. Haizivs! Kliedza Momo. Buks, kas ar lielu baudu plunčājas ūdenī, pagrieza galvu un ieraudzīja šausmīgo nezvēru peldot viņam pretī. Laikam gan neviens pasaulē nebija peldējis tik žigli kā tagad Buks. Pāris mirkļos viņš bija sasniedzis krastu un izlēca no ūdens. Viņš bija negants un pietvīcis un likās, it kā Pepija būtu vainīga, ka jūrā bija haizivs. Vai tev nav ne mazākās sirdsapziņas? Viņš brēca. Jūrā taču čum un muč haizivis! Tad es teicu ko citu. Pepija piemīlīgi atbildēja, pašķiebusi galviņu. Vienmēr jau es nemeloju, saproties. Džims un Buks aizgāja uz krūmu un atkal apģērbās. Pēc viņu domām bija pēdējais laiks padomāt par pērlēm. Nevarēja jau zināt, cik ilgi kapteinis Gārsiķi un citi vīri paliks jūrā. Paklausieties, bērniņi, Buks sacīja. Esmu dzirdējis runājam, ka te varot izsvejot daudz pērļu. Diezin, vai tas taisnība? Kā vēl? Pepija atbildēja. Es staigā pa jūras dībeni, tad pērļu gliemežvāki šņirkst vien zem kājām. Ej tik iekšā ūdenī, tad pats redzēsi. Bet Buks to negribēja darīt. Katrā gliemežvākā ir liela pērle. Pepija sacīja. Aptuveni tāda kā šitā. Pepija turēja rokā milzīgu mirdzošu pērli. Džims un Buks kļuva tik tramīgi, ka tikko varēja nostāvēt mierīgi. Vai jums tādu ir daudz? Mēs tās no jums nopirksim, Džims sacīja. Tie bija meli. Džimam un Bukam nebija naudas, lai nopirktu pērles. Viņi tās tikai gribēja iegūt ar viltību. Protams, mums te grotā ir kāds 5-6 pērlītes. Pepija paskaidroja. Buks un Džims nespēja apvaldīt sajūsmu. Lieliski! Dodiet tās šurp, mēs tās visas nopirksim! Buks mudināja. O, nē! Pepija atteica. Ar ko tad, lai rotaļās nabaga bērni? Vai to esat padomājuši? Pagāja labs laiciņš, šādi sarunājoties, iekāms Džims un Buks apjēca, ka viņam neizdosies iegūt pērles ar viltību. Bet, ja nu tas neiet ar viltību, viņi nolēma lietot varu. Tagad taču viņi zināja, kur pērles atrodas. Atlika tikai aizrāpties pie grotas un tās paņemt. Aizrāpties pie grotas, jā, tas bija jautājums. Pa sarunas laiku Pepija bija piesardzīgi noraisījusi malvu auklu. Tagad tā atradās labi noglabāta grotā. Džimam un Bukam nevisai patika rāpties pa klinti, bet, acīm redzot, citas izējas nebija. Dari to, Džim! Buks mudināja. Nē, dari tu, Buk! Džims atrauca. Dari to tu, Džim! Buks nerimās. Viņš bija stiprāks par Džimu, un tad Džims sāk rāpties. Izmisis viņš tvēra katru izcilni, ko varēja aizsniegt. Viņa mugura mazgājās saltos sviedros. Tikai pieturies, lai neiekrīti jūrā! Pepija viņu uzmundrināja. Tad Džims ievēlās jūrā. Buks kliedza un lādējās stāvēdams krastā. Arī Džims kliedza, jo pamanīja, ka viņam tuvojas 2 haizivis. Kad haizivis bija nevairāk kā metru attālu no Džima, Pepija svieda uz haizivju purnu pa kokosriekstam. Tas haizivis uz brīdi samulsināja, un Džims paguva uzrāpties uz nelielā plato. No viņa drēbēm tecēja ūdens, viņš izskatījās nožēlojams. Buks viņu lamāja. Dari pats to, redzēsi, cik tas ir patīkami, Džims aizrādīja. Jā, gan, es nudien tev parādīšu, cik tas ir patīkami. Buks atbildēja un sāka rāpties pa klints sienu. Bērni viņu vēroja. Anniku pārņēma bailes, ka viņš tuvojās. Ai, nerāpies tur, tad tu iekritīsi! Pepija sacīja. Kur? Buks vaicāja. Tur! Pepija atbildēja, norādīdama ar pirkstu. Buks paraudzījās leju. Šitā es iztērēšu pārāk daudz kokosriekstu! Pepija pēc mirkļa izsaucās, kad atkal bija nosviedusi jūrā kokosriekstu, lai aizkavētu haizivis, un tās neaprītu Buku, kas kārpījās ūdenī. Bet viņš iznira no ūdens, negans kā lapsene. Viņš nemaz nebaidījās.
Viņš tūlīt sāka no jauna rāpties, jo bija ieņēmis galvā, ka viņam jātiek līdz grotei un jādabū pērles. Šoreiz viņam veicās labāk. Nokļuvis jau gandrīz pie grotas malas, viņš gavilēdams izsaucās: Nu, bērni, tagad jūs man samaksāsit par ņirgāšanos! Tad Pepija viņu pagrūda ar rādītāju pirkstu. Noskanēja tikai plunkšs. Pašam vajadzēja paņemt līdz kokos riekstus. Pepija izsaucās, norādīdama uz tuvās haizivju spurnu. Bet tad parādījās vairāk haizivju, un Pepijai vajadzēja sviest lejā vairāk kokos riekstu. Viens no tiem trāpīja Bukam pa galvu. Ak, tu pagāns, kāds varēja notikt? Pepija izsaucās, kad Buks iekliedzās. Skatoties no šejienes, tu esi tieši tikpat liels kā varena pretīga haizivs. Tad Džims un Buks nolēma nogaidīt, kad bērni pametīs grotu. Kad viņi jutīs izsalkumu, tad būs spiesti aiziet no turienes. Buks drūmi sacīja. Un tad viņi gan ko pieredzēs. Viņš uzsauca bērniem. Man žēl, ka jūs sēdēsiet grotā, kamēr nomirsit bada nāvē. Tev labas sirds, Pepija atbildēja. bet tuvākajās 2 nedēļās tev nevajag par mums uztraukties. Pēc tam mums vajadzēs kokosriekstus sadalīt uz galviņām. Viņa pārlauza vienu kokosriekstu, izdzertā pienu un apēda lielisko kodolu. Džims un Buks lādējās. Saule grasījās rietēt, un viņi iekārtojās salā uz naktsguļu. Viņi neuzdrīkstējās aizirties līdz tvaikonim un palikt tur pa nakti, jo bērni pa to laiku varēja aizlavīties ar visām pērlēm. Viņi apgulās uz cietās klints ar slapjām drēbēm mugurā. Tas bija gaužām nepatīkami. Augšā grotā sēdē bērni, ar mirdzošām acīm ēda kokosriekstus un maizes koka augļus. Tie garšoja tik labi, un viss bija tik satraucoši un jauki. Lāgu lāgiem viņi izbāza no grotas galvas, lai palūkotos uz Džimu un Buku. Bija jau tik tumšs, ka viņi tikai neskaidri varēja saredzēt abus vīrus uz klints plato, bet viņi dzirdēja, kā tie lādējas. Pēkšņi sākās spēcīga lietusgāze, kādas atgadās tropos. Vesela lietus jūra brāzās no debesīm. Pepija izbāza no grotas deguna galiņu. Nezinu, vai vēl kādam būs tāda laime kā jums? Viņa uzsauca Džimam un Bukam. Ko tu ar to gribi sacīt? Buks ierunājās cerību pilnā balsī. Viņš domāja, ka bērni būs nožēlojuši savu izturēšanos un tagad atdos viņiem pērles. Ko tu ar to gribi sacīt, ka mums ir tāda laime? Jā, padomājiet tikai, vai tā nav laime, ka jūs jau pirms lietusgāzes bijāt izmirkuši? Citādi, cik saprotu, šitā gāze jūs galīgi saslapinātu. Šķita kāds lejā lādējs, bet grūti bija teikt, vai tas bija Džims vai Buks. Ar labu nakti, ar labu nakti! Pepija izsaucās. Domāju, ka nu jūs gulēsit. Bērni apgulās grotā. Tomijs un Annika gulēja blakus Pepijai un turēja viņas roku. Gulēt bija jauki, grotā bija pietiekami silts un patīkami. Ārpusē šalca lietus. Pepijai apnīk noņemties ar Džimu un Buku. Bērni visu nakti gulēja labi, bet Džims un Buks gan ne. Viņi tikai lādējās par lietu, un, kad lietus bija pierimis, sāka ķildoties, kurš vainīgs, ka nav dabūjuši pērles, kuram īsten iešausies galvā šī muļķīgā doma braukt uz kurrekuratutas salu. Bet, kad bija uzlaikusi saule un izžāvējusi slapjās drēbes, un no grotas parādījās Pepija žirgtā seiņa, un viņa uzsauca labu rītu. Viņi vairāk nekā jebkad nolēma iegūt pērles un aizbraukt no salas kā bagāti vīri. Viņi tikai nevarēja aplēst, kā to izdarīt. Pa to laiku Pepijas zirgs bija sācis brīnīties, kur palikusi Pepija, Tomijs un Annika. Nilsona kungs bija atgriezies no rādu apciemojuma džungļos un tāpat brīnījās. Viņš arī prātoja, ko teiks Pepija, kad pamanīs, ka viņš pazaudēs savu salmu cepuri. Nilsona kungs uzlēca uz zirgāstes, un zirgs sāka klunkurot pa salu, lai atrastu Pepiju. Pamazām viņš tuvojās salas dienvidu pusē, un tad ieraudzīja, ka no grotas parādās Pepijas galva. Zirgs līksmi iezviedzās. Skaties, Pepija, tur nāk tavs zirdziņš, Tomijs sauca, un uz viņa astes sēž Nilsona kungs. Annika piebiedrojās. To dzirdēja Džims un Buks. Viņi dzirdēja, ka zirgs pieder Pepijai, tur tais sarkanmatainajai blēdai grotā.
Buks pagāja uz priekšu un satvēra zirgu aiz skrēpēm. Paklau, tu troļļu bērns! Viņš uzsauca Pepijai. Esmu nodomājis nosist tavu zirgu! Tu gribi nosist manu zirdziņu, kur es tik ļoti mīlu, manu mīļo labo zirdziņu? Tu taču to nedarīsi! Pepija sacīja. Jā, man tas būs jādara! Buks atbildēja. Ja tu negribi nākt šurp un atnest visas pērles, iegaumē visas! Citādi es šajā pašā brīdī nositīšu tavu zirgu. Pepija nopietni uz viņu paraudzījās. Mīļais labais, viņa sacīja. Lūdzu tevi, cik jauki vien protu, nenosit manu zirdziņu un atstāj bērniem to pērles. Tu dzirdēji, ko es teicu? Nes tūliņ šur pērles, citādi. Un klusā balsī viņš sacīja Džimam. Pagaidi tikai, kad viņi atnāks šur par pērlēm, tad es viņu piekaušu zili melnu pateicībā par šo negaisa nakti. Zirgu mēs paņemsim līdzi un pārdosim kādā citā salā. Pepijai viņš uzkliedza. Nu, kā tad būs? Vai nāksi vai ne? Jā, nākšu. Pepija atbildē. Tikai neaizmirsti, ka tu pats mani lūdzi. Viņa tik viegli laikāja pa klinšu izciļņiem, it kā tas būtu pats līdzenākais pastaigu ceļš. Un tad nolēca lejā uz plato pie Buka un Džima un zirga. Viņa apstājās Buka priekšā. Tā viņa tur stāvēja, maziņas un sīciņa ar drēbes gabaliņu ap viduci un 2 sarkanām biželēm, kas lējās katru uz savu pusi. Viņas acis bīstami dzalkstīja. Kur pērles skuķi? Buks uzkliedza. Šodien nekādu pērļu nebūs. Mēs toties lēkāsim kā āži. Pepija atteica. Tad Buks tā ierēcās, ka Annika augšā grotā nodrabēja. Tagad es nudien nositīšu ir tevi, ir tavu zirgu. Viņš kliedza un metās uz Pepiju. Lēnām pār tiltu, labais cilvēk. Pepija sacīja. Viņa satvēra Buku ap viduci un uzsvieda 3 metrus gaisā. Lidodams lejā, viņš diezgan krietni sasitās pret klinti. Tagad sarosījās Džims. Viņš grasījās dot Pepijai briesmīgu triecienu, bet meitene apmierināti smiedamās pasitās sāņus. Un pēc mirkļa arī Džims uzlidoja pret dzidrajām rīta debesīm. Un tagad viņi abi tupēja uz klints un skaļi vaidēja. Pepija piegāja pie viņiem un satvēra katru savā rokā. Ne jau katrs var spēlēt kauliņus, kā iedomājas, viņa sacīja. Visam jābūt robežai. Viņa abus blēžus aiznesa un iesvieda laivā. Tagad brauciet uz mājām un palūdziet savu māmiņu, lai viņi jums iedod 5 ēras, ar ko nopirkt akmentiņus. Galvoju, ka ar tiem tikpat labi var spēlēt kauliņus. Pēc neilga laika Tvaikonītis aizbrauca no Kurrekurdutas salas. Kopš tā laika tas nekad nav rādījies šajos ūdeņos. Pepija papliķēja zirdziņu. Nilsona kungs uzlēca uz Pepijas pleca, un aiz salas smailes parādījās vesela rinda kanoja laivu. Tas bija kapteinis Gārzeķe, kas ar saviem ļaudīm atgriezās pēc laimīgām medībām. Pepija kliedza un māja viņiem, un viņi māja pretī ar airiem. Tad Pepija veikli atkal uzmeta auku pie grotas, un Tomijs un Annika un citi bērni viegli varēja nokāpt lejā. Un kad kanoja laivas drīz vien apstājās mazajā līcītī blakām Draiskulei, krastā bija sapulcējušies visi bērni, un viņus sagaidīja. Kapteinis Gārzeķe papliķēja Pepiju. Vai viss bija mierīgi? Viņš jautāja. Pilnīgi mierīgi, Pepija atbildēja. Ko tu runā, Pepija, tā taču nebija? Annika izsaucās, gandrīz notika nelaime. Nu jā, taisnība, to es aizmirsu. Pepija piekrita. Protams, nebija mierīgi, tētuka Efraim. Tikko tu pagriez muguru, tā notiek visādi brīnumi. Bet, mīļais bērns, kas tad notika? Kapteinis Gārzeķis satraukti vaicā. Kaut kas briesmīgs, Nilsona kungs pazaudēja savu celmu cepuri. Pepija paskaidroja. Pepija pamet Kurrekurdutas salu. Sekoja brīnumainas dienas siltā brīnumainā pasaulē ar saulu un mircošu zilu ūdeni un puķu smaržu. Tomijs un Annika tagad bija iedeguši tik brūni, ka viņus tikko varēja atšķirt no kurrekurdutiešu bērniem. Un Pepijai visa seja bija nosēta ar vasaras raibumiem. Šis izbrauciens man ir kā īstā skaistā
Kastumkūre! Meitene apmierināti sacīja. Tik daudz vasaras raibuma man nekad nav bijis. Ja tas tā turpināsies, tad nu diena kļūšu neatvairāma. Momo un Moana un citi, kuri tiešu bērni, atzina, ka patiesībā Pepija jau tagad ir neatvairāma. Nekad viņu dzīve nav bijusi tik līksma kā tagad. Un viņa mīlēja Pepiju tāpat kā Tomijs un Annika. Jā, viņa, protams, mīlēja arī Tomiju un Anniku, un Tomijs un Annika mīlēja viņus. Tāpēc viņi arī jutās tik labi un rotaļājās augām dienām. Bieži vien viņi kāpa grotā. Pepija bija tur aiznesusi segas, un pēc vēlēšanās viņi varēja grotā pavadīt naktis. Taču tagad tur bija ērtāk nekā tajā pirmajā naktī. Viņa bija iekārtojusi arī virvju kāpnes, kas nolaidās līdz ūdens līmenim, un bērni kāpa augšup un lejup pa virvi un pēc sirds patikas plunčājās ūdenī. Tiešām, tagad viņi tur varēja peldēties, jo Pepija bija lielu ūdens posmu norobežojusi ar tīklu, tā ka haizivis tur nevarēja iekļūt. Bija tik jauki peldēt iekšā un ārā no ūdens pilnajām grotām. Pat Tomijs un Annika bija iemācījušies nirt pēc pērļu gliemežnīcām. Annika atrada lielu, skaistu sārtu pērli. Viņa nolēma paņemt to līdzi uz mājām un izgatavot gredzenu piemiņai no Kurrekurdutas salas. Dažkārt viņa iedomājās, ka Pepija ir buks, kas mēģina iekļūt grotā, lai nozagtu pērlis. Tad Tomijs uzvilka augšā virves kāpnes, un Pepijai bija jārāpjas pa klinti. Visi bērni kliedza, buks nāk, buks nāk! Kad Pepija iebāza galvu grotā, tad viņa pēc kārtas badīja pa meitenes vēderu, kamēr viņa atmuguriski iekrita jūrā. Tur viņa plunčājās, izbāzusi kājas virs ūdens, un bērni aiz smiekliem gandrīz paši ievēlās jūrā. Kad viņiem apnika rotaļāties grotā, viņi pārmaiņas pēc uzturējās savā bambusa mājiņā. Pepijai un bērniem salas iedzīvotāji palīdzēja uzcelt šo mājiņu, lai gan visvairāk paveica pati Pepija. Tā bija liela, pilnīgi četrstūraina, darināta no tievām bambusa niedrēm, un bērni varēja tajā rāpot gan iekšā, gan uz jumta, kā pašiem patika. Tieši pie pašas mājiņas auga augsta kokosu palma. Pepija palmas stumbrā bija iecirtusi pakāpienus, un tādējādi varēja uzkāpt līdz pašai palmas galotnei. No turienes pavērās skaists skats. Starp divām citām palmām Pepija bija ierīkojusi šūpoles no malvas lūkiem. Tās bija lieliskas šūpoles, iešūpojās varen dūšīgi un pašā šūpošanās karstumā izlēc ārā, tad ielidoja ūdenī. Pepija šūpojās tik briesmīgi augstu un aizlidoja tik tālu ūdenī, ka pati sacīja, kādā jaukā dienā es nogalšos Austrālijā, un tam neklāsies labi, kuram es uzkritīšos galvas. Bērni rīkoja arī gājienus džungļos. Tur bija augsts kalns un no tā gāzās ūdenskritums. Pepija bija ieņēmusi prātā, ka viņa nobrauks mucā no šā ūdenskrituma, un to viņa darīja. Viņa aiznesa uz turieni vienu draiskules mucu un ielīda tajā. Momo un Tomijs aiztaisīja mucas vāku un palīdzēja iegrūst mucu ūdenskritumā. Muca ripoja lejup milzīgā ātrumā un beidzot sašķīda. Bērni redzēja, ka Pepija pazūd ūdens šļakatās, un viņi neticēja, ka Pepiju vairs kādreiz ieraudzīs. Bet te uzreiz viņa iznira no ūdens un izkāpusi krastā sacīja. Tas nu gan brauc žigli šīs ūdens mucas! Jā. Tā ritēja dienas cita pēc citas, bet drīz iestāsies lietus periods, tad kapteinis Garziņa mēdz ieslēgties savā būdiņā un prātot par dzīvi, un viņš baiļojās, ka Pepija nejutīsies labi Kurrekurdutas salā. Tomijs un Annika arī aizvien biežāk domā par to, kā klājas mājās tētim un māmiņai. Viņi arī labprāt vēlējās tikt mājās pirms Ziemassvētkiem, tāpēc viņi nemaz nekļuva bēdīgi, kā to varētu domāt, kad Pepija kādā rītā sacīja. Tomī un Annika, kā būtu, ja tā uz kādu laiciņu atkal pārbrauktu savrupmā vistas kāja? Momo un Moanai un citiem Kurrekurdutiešu bērniem tā, protams, bija sēru diena, kad viņi noraudzījās, kā Pepija un Tomijs un Annika uzkāp draiskules klājā, lai burātu uz mājām. Bet Pepija apsolīja, ka viņi bieži atgriezīsies Kurrekurdutas salā. Kurrekurdutiešu bērni bija novijuši baltu ziedu vainagus
kurus dārdievām uzkarināja Pepijai un Tomijam un Annikai kaklā, un viņu atvadu dziesmas skanēja tik sērīgi, aizbraucošam kuģim nopakaļ. Krastmalā stāvēja arī kapteinis Garzeķe. Viņa bija jāpaliek Kurrekurdatas salā. Bērnus viņa vietā bija uzņēmies aizvest Frīdolfs. Kapteinis Garzeķe domīgi šņauca degunu lielajā mutautā un māja ārdievas. Pepija un Tomijs un Annika tā raudāja, ka asaras ritēja no acīm, un viņu māja kapteinim Garzeķam un mazajiem melnajiem bērniem, kamēr vien varēja saredzēt salu. Vējš visu ceļu viņiem bija ļoti labvēlīgs. Labāk būs, ja izņemsim svīterus, iekāms nokļūsim Ziemeļjūrā, Pepija sacīja. Ak jā, Tomijs un Annika atbildēja. Drīz vien bija redzams, ka Raiskula par spīti lieliskajam ceļavējam līdz Ziemassvētkiem nenokļūs mājās. Tomijs un Annika to dzirdot ļoti noskuma. Iedomājieties tikai nevienas eglītes un nevienas dāvanas. Tad jau mēs tikpat labi varējām palikt Kurrekurdatas salā, Tomijs sapīcis sacīja. Annika domāja par tēti un māmiņu un izlēma, ka tomēr labprāt grib atgriezties mājās. Bet žēl gan, ka viņiem neiznāks svinēt Ziemassvētkus, par to Tomijs un Annika bija vienisprātis. Kādā tumšā janvāra vakarā Pepija, Tomijs un Annika ieraudzīja mazmazītiņās pilsētiņas gaišās ugunis. Viņi bija atgriezušies mājās. Jā, tāds nu bija Dienvidjūras brauciens, Pepija noteica, kāpdama lejup pa kāpnēm ar zirgu uz muguras. Neviens viņus nesagaidīja, jo neviens nezināja, kad viņi pārbrauks mājās. Pepija uzcēla Tomiju, Anniku un Nilsonu kungu uz zirga, un tad viņi devās ceļā uz Saurupmāja vistas kāja. Zirdziņam bija krietni ko brist, jo ceļi un ielas bija piesniguši. Tomijs un Annika raudzījās uz priekšu cauri sniegputenim. Drīz viņi būs pie tētuka un māmiņas, un piepaši viņa jūta, ka pēc tiem ir noilgojušies. Setergrēnu ģimenes māja bija tik aicinoši apgaismot, un pa logu varēja redzēt, ka tētis un māmiņa sēž pie vakariņu galda. Tas ir tētis un māmiņa, Tomijs priecīgi sacīja. Bet Saurupmāja vistas kāja bija pilnīgi tumša un pārklātā ar sniegu. Anniku pārņēma izmisums, domājot, ka Pepija jāiet tur vienai pašai. Mīļā Pepija, pirmo nakti taču varētu palikt pie mums, viņa sacīja. Ak, nē, Pepija atbildēja un iestiga sniegā pie žoga. Vispirms man mazliet jāsakārto Saurupmāja vistas kāja. Viņa brida tālāk pa augstajām sniega kupenām, kas viņai sniedzās līdz vēderam. Aiz viņas teberēja zirgs. Jā, bet padomā, kāds tur iekšā būs augstums, jo visu laiku nav kurināts, Tomijs iebilda. Ko niekus? Ja tikai sirds ir silta un pulks tā kā vajadzīgs, tad nemaz nesalst, Pepija atteica. Pepija Garzeķe negrib augt liela. Ai, kā Tomija un Annikas māmiņa un tētis glāstīja savus bērnus un skūpstīja un cēla galdā visgardākos ēdienus, un bez tam rūpīgi apvīstīja apkārt segu, kad tie bija apgulušies. Un viņi nosēdēja ilgi uz gultas malas un klausījās tajos dīvainajos notikumos, ko bērni bija pieredzējuši Kurrekurdatas salā. Viņi visi jutās tik priecīgi. Vienīgās bēdas bija Ziemassvētki. Tomijs un Annika gan negribēja teikt vecākiem, ka viņi bēdājas tāpēc, ka nebija varējuši nosvinēt Ziemassvētkus. Tomēr tā nu tas bija. Bija tik neparasti pārbraukt mājās, kā jau allaž, kad ilgāku laiku esi bijis projām, un daudz kas būtu citādi, ja viņi paguvuši atgriezties Ziemassvētku vakarā. Turklāt Tomijs un Annika juta mazliet sāpes, domājot par Pepiju. Tagad viņa, protams, gulēja Saurupmājā vistas kāja, uzlikusi kājas uz galvas spilvena, un neviens nebija pie viņas, neviens neaizbāzīja ap viņu segu. Viņa nolēma nākamajā rītā, tikko piecelsies, aiziet pie Pepijas. Bet nākamajā rītā viņu māmiņa bērnus nepavisam negribēja laist projām. Viņa taču bērnus nebija redzējusi tik ilgu laiku, turklāt pusdienās atnākšot vecmāmiņa apsveikt bērnus. Tomijs un Annika klusi sevī prātoja, ko gan dara Pepija visu augu dienu, un kad metās krēsla,
Viņa vairs nespēja paciesties. Mīļā māmiņ, mums jāiet un jāapciemo Pepija, Tomijs sacīja. Nu, labi, teciet vien, tikai nepalieciet pārāk ilgi, Setergrēna kundze atvēlēja. Un Tomijs un Annika joza pie Pepijas. Pienākuši pie Savrupmājas vistas kāja vārtiņiem, viņi apstājās un raudzījās. Mājiņa izskatījās tieši kā Ziemassvētku pastkarte. Tā atradās baltā sniegā un logi līksmi mircēja. Verandā teka lāpa, mezdama gaismu pār balto sniega seģini ārpusē. Uz verandas pusi bija kārtīgi nošķūrēts ceļš, tāpēc Tomijam un Annikai nemaz nevajadzēja prādāt pa sniegu kupenām. Tieši tajā brīdī, kad viņi verandā nopurināja sniegu no kājām, atvērās durvis un tajās stāvēja Pepija. Laimīgu Ziemassvētku šajā būdiņā, viņa teica, un tad iestūva bērnus virtuvē. Un tur nu dien stāvēja eglīte. Sveces bija aizdedzinātas un sprakstēdamas dega 17 brīnumsvecītes, izplatīdamas ap sevi mājīgu mirdzumu. Uz galda atradās Ziemassvētku biezputra un šķiņķis un desas un visādi Ziemassvētku ēdieni, jāpat piparkūkas un rieksti. Krāsnī liesmoja uguns un pie malkas kastes stāvēja zirgs, jautri skrāpēdams ar kāju. Nilsona kungs šaudījās šurpu turpu pa eglīti starp brīnumsvecītēm. Domāju, ka viņš būs Ziemassvētku eņģelis, Pepija drūmi sacīja. Bet par nelaimi viņš nevar palikt mierā. Tomijs un Annika stāvēja kā valodu zaudējuši. Ai, Pepī, cik brīnišķīgi, izsaucās Annika. Kā tu to visu paguvi? Jā, esmu čakla meitene, Pepija atbildēja. Tomijs un Annika piepaši jutās tik briesmīgi priecīgi un laimīgi. Pēc manām domām ir tik labi, ka atkal esam Savrupmājā vistas kāja, Tomijs sacīja. Viņa apsēdās pie galda un apēda varandaudz šķiņķa un rīsu biezputras, un dēsus un piparkūku. Viņiem šķita, ka tie garšo labāk nekā banāni un maizes koka augļi. Lieliski, izsaucās Annika. Mēs tomēr svinam Ziemassvētkus, kaut arī bez Ziemassvētku dāvanām. Tās nu gan ir muļķīgas runas, Pepija atteica. Jūs Ziemassvētku dāvanas esmu paglabājusi, jums pašiem tās jāatrod. Tomijs un Annika aiz sajūsmas tumši pietvīka, un viņa pietraucās kājās un sāka meklēt. Tomijs malkas kastē atrada lielu saini, uz kura bija rakstīts Tomijam. Sainī bija smalka krāsu kārba. Annika pagaldē atrada sainīti ar savu vārdu, un sainītī atradās skaists sarkans saules sargs. To es varēšu ņemt līdzi, kad nākamo reizi brauksim uz Kurrekurdatas salu, Annika sacīja. Augšā virs pavardu kupola karājās divi sainīši. Vienā sainītī atradās automobīlis Tomijam, bet otrā leļļu servīze Annikai. Zirdziņu astē karājās mazs sainītis, un tajā bija pulkstenis Tomijam un Annikas istabai. Atraduši savas Ziemassvētku dāvanas, viņi cieši apskāva Pepiju. Viņa stāvēja pie virtuves loga un skatījās uz sniega kupenām dārzā. Rīt mēs celsim lielu sniega māju, viņa teica, un vakaros tur spīdēs gaisma. Ak jā, darīsim to, atsaucās Annika, jusdamās aizvien apmierinātāka, ka viņa pārbraukši mājās. Prātoju, vai mēs varētu augšā uz jumta iekārtot slēpošanas kalniņu. Tas beigtos lejā kupenās. Esmu nodomājis iemācīt zirdziņu slēpot, tikai nevar izšķirties, vai viņam vajag 4 vai 2 slēpes, Pepija sacīja. Rīt gan būs varen jautra diena, kāda laime, ka pārbraucām mājās tieši Ziemassvētku brīvdienās, Tomijs izsaucās. Mums vienmēr būs jautri, Annika piebilda. Te Savrupmājā vistas kāja, un Kurrekurdatas salā, un itin visur. Pepija piekristama pamāja. Viņi visi 3 bija uzrāpušies uz virtuves galda. Pēkšņi pār Tomijas seju pārlidoja ēna. Es negribu augt liels, viņš noteikti ierunājās. Es arī ne, Annika piebalsoja. Jā, pēc tā gan nav ko censties. Lielie cilvēki nekad neprot līksmot. Viņi tikai noņemas ar garlaicīgiem darbiem un valkā jocīgas drēbes, un viņiem ir varžacis un kumināla nodoklis. Komunāla nodoklis, Annika izlaboja. Vai tas nav viss viens? Pepija atteica.
Pēc tam viņiem galva pilna ar tām manticībām un trakulībām. Viņi domā, ka notiks liela nelaime, ja ēdot nejauši iebāzīs mutē nazi vai tam līdzīgi. Un rotaļāties viņi arī neprot, Annika piebilda. Kāpēc gan jauk lieliem? Bet kas tad teica, ka jauk? Pepija vaicāja. Ja nealojos, tad man kaut kur ir tabletes. Kas tās par tabletēm? Tomijs vaicāja. Dažas gaužām labas tabletes tādiem, kuri nevēlas augt lieli. Pepija atteica un nolaica no galda. Viņa izmeklējās gan skapī, gan atvilknēs, un pēc brītiņa atgriezās, turēdama rokās kaut ko līdzīgu zirņiem. Zirņi? Tomijs pārsteigt izsaucās. Vai tu prāts? Pepija atteica. Tie nav zirņi, tās ir krumerlīra tabletes. Tās es pirms ilga laika dabūju Rio pilsētā no kāda veca indiāņu virsaiša, kad es garām ejot ieminējos, ka nemaz negribu augt liela. Nes vai tādas mazas tabletītes var līdzēt? Annika šaubījās. Protams, var, Pepija apgalvoja. Tikai tās jāiet tumsā un jāsaka šitā. Mazā, smalkā krumerlīra, nevēlos es izaugt liela. Tu laikam domā liela, Tomijs iebilda. Ja es teicu liela, tad arī domāju liela. Pepija atcirta. Tieši tur jau tas āķis. Visi parasti saka liela, un tas ir pats sliktākais, kas var notikt, jo tad sāk augt pavisam traki. Reiz bija kāds puika, kas ēda šīs tabletes un teica liels, liela vietā. Un tad viņš sāka tā augt, ka bail bija skatīties, vairākus metrus vienā dienā. Tas bija skumīgi. Nu jā, savā ziņā tas bija ērti, kamēr viņš ejot varēja no āboles noraut āboles gluži kā žirafe. Bet drīz arī to vairs nevarēja, jo bija jau pa garu. Ja viņu apciemoja krustmāmiņas un gribēja sacīt, vai cik tu esi liels un varens, viņam šie vārdi bija jāierunā megafonā, lai zēns tos dzirdētu. No viņa varēja saskatīt tikai viņa garās stievās kājas, kuras kā divas karoga kārtas pazuda mākoņos. Arī sāk dzirdēt viņu vairs nevarēja. Jā, tikai reiz gan, kad viņš nolaizies sauli un dabūja uz mēles briesmīgu apdegumu tūznu, sāka tā kliegt, ka visas puķis novīta, bet tā arī bija no viņa pēdējā dzīvības pazīme, lai gan viņa kājas joprojām staigāja apkārt. Un pēc manām domām traucēja satiksmi. Es neuzdrīkstos ēst tabletes, ja nu es izsaku nepareizi, Annika izbijusies aizrādīja. Tu neizteiksi nepareizi. Ja es domātu, ka tu teiksi nepareizi, tad tabletes tev nemaz nedotu. Pepija viņu mierināja. Jo rotaļāties tikai ar tavām kājām būtu garlaicīgi. Tomijs, es un tavas kājas. Tā nu gan būtu jauka sabiedrība. Nu skaidrs, ka tu neteiksi nepareizi, arī Tomijs piebalsoja. Viņi izdzēsa visas Ziemassvētku svecītes. Istabā iestājās tumsa, tikai aiz plīts durtiņām liesmoja uguns. Klusi viņa apsēdās lokā istabas vidū un sadavās rokās. Pepija iedeva Tomijam, Annikai un katram pa tabletē. Aiz uztraukuma viņam pār muguru skrēja saltas tirpas. Iedomājieties tikai pēc mirkļa šīs dīvainās tabletītes atradīsies viņu vēdrā, un pēc tam viņi nemūžam vairs neaugs lieli. Tas bija brīnišķīgi. Tā, tagad, Pepija čukstēja, un viņi norija tabletes. Mazā, smalkā krumelīra, nevēlos es izaugt liela. Viņi visi 3 reizē noskandēja. Tā, tas bija izdarīts. Pepija iededzināja galda lampu. Lieliski, viņa teica. Vairs nebūs jāaug lielai, jādabū varžas un visāds kaites. Lai gan tabletes manā skapī nogulējušas gaužām ilgi un nevar būt pilnīgi droši, ka tās nav zaudējušas savu spēku. Bet cerēsim uz to labāko. Annikai bija ienācis kaut kas prātā. Bet, Pepī, tu taču gribēji būt par jūras laupītāju, kad izaugsi liela. Viņa izbijusies iesaucās. Es tomēr varu būt jūras laupītājs, Pepija aptrauca. Gluži tāds mazs, ellīgs jūras laupītājs, kas visādā ziņā izplatīs ap sevi nāvi un sajukumu. Viņa kādu brīdi domāja. Paklausieties, ja te pēc daudziem gadiem ies garām kādu krustmāmiņu un redzēs, ka mēs dārzā lēkājam un rotaļājamies, tad viņa varbūt tev, Tomija, vaicās, vai cik raudziņ, cik vecs tad tu esi, un tu atbildēs 53 gadu, ja nemaldos. Tomijs apmierināts smējās. Tad nu gan viņa domās, ka esmu briesmīgi mazs, viņš piebilda. Pats par sevi saprotams, Pepija piekrita. Bet tu varētu teikt, ka bija lielāks, kad bija maziņš. Tieši tajā brīdī Tomijs un Annika atcerējās, ka viņa māmiņa bija piekodinājusi nepalikt pārāk ilgi. Mums tagad jāiet uz mājām, Tomijs sacīja.
Bet mēs atnāksim atkal rīt, Annika piebilda. Smalki! Mēs sāksim celt sniega māju 8:00, Pepija teica. Viņa pavadīja bērnus līdz vārtiņiem un mazās sarkanās biželes dejoja ap viņas galvu, kad viņa traucās atpakaļ uz savrupmāju vistas kāju. Padomā tikai, Tomijs sacīja, vēlāk tīrīdams zobus. Padomā, ja es nezinātu, ka tās bija krumelīra tabletes, tad uz galvošanu teiktu, ka tie bija parasti zirņi. Annika stāvēja bērnistabā pie loga, ģērbusies sārtajā pidžamā un raudzījās uz savrupmājas vistas kāju logu. Paskaties, es redzu Pepiju! Viņa jūsmīgi izsaucās. Arī Tomijs aizsteidzās pie loga. Jā, tiešām, tagad, kad kokiem vairs nebija lapu, varēja saskatīt Pepijas virtuvi. Pepija sēdēja pie galda, atspiedusi galvu rokās. Sapņaini viņa lūkojās uz mazu svecīti, kas līpinājās viņas priekšā. Viņa izskatās briesmīgi vientuļa, Annika ieteicās, un viņas balss mazliet drebē. Ai, Tomī, kaut jau būtu jau rīts, un mēs tūliņ varētu aiziet pie viņas. Klusi viņa stāvēja pie loga un raudzījās ziemas vakarā. Pār savrupmājas vistas kāju jumtu mirdzēja zvaigznes, un tur virtuvē atradās Pepija. Viņa būs tur vienmēr. Gadi aizritēs, bet Pepija, Tomijs un Annika nekļūs lieli. Protams, tabletes nav zaudējuši savu spēku. Nāks jauni pavasari un vasaras un rudeņi un ziemas, bet viņu rotaļa turpināsies. Un rīt viņa cels sniega māju un uz savrupmājas jumta ierīkos slēpošanas kalniņu, kad pienāks pavasaris. Viņa ielīdīs tukšajā ozola stumbrā, kur aug limonāde. Viņa iedomāsies, ka ir mantu meklētāji un jāsar Pepijas zirgu. Viņa sēdēs malkas kastē un risinās nostāstus. Varbūt viņa dažreiz aizbrauks arī uz Kurrekutatas salu un apciemos Momo un Moanu un citus neģeru bērnus, bet vienmēr atgriezīsies savrupmājā vistas kāja. Jā, tās bija tik brīnumaini mierinošas domas. Pepija vienmēr paliks savrupmājā vistas kāja. Ja viņa paskatīsies šurp, mēs viņai pamāsim, Tomijs sacīja. Bet Pepija tikai sapņaini vērās savu acu priekšā. Tad viņa izdzēsa sveci.